Mēs esam viesos pie Kristīnas Līzes Avotiņas un Ilzes Avotiņas pēc brīnišķīgas izstādes mākslas telpā, Sapņu upe, par ko, es saprotu, liels prieks ir ne tikai pašai glaznotājai, bet arī Ilzei Avotiņai. Un Ilze Avotiņa ir mākslinieku dinastijas glaznotāja, Kristīna arī ir mākslinieku dinastijas glaznotāja, varētu teikt, jā. Un, jo ir arī vēl viena glaznotāja ģimenē, Katrīna Avotiņa, kur dzīvo Ņujorkā, cik es saprotu? Nē, Anglijā viņa dzīvo, Līdzsā. Līdzsā viņa dzīvo. Un pagājušajā gadā galējā istaba jums ir kopīgi izstāde. Jā. Tātad jūs visas kopā veidojat savu izstādi dzīvi, un jūs būtībā arī, dažiem ir vecākiem un bērniem ir tādas attiecības ļoti autoritāras. Man liekas, ka jums ir savādāk. Jums ir tādas ļoti tuvas attiecības, un tās vairāk ir tādas draudzeņu attiecības, vismaz man tā liekas. Vai es kļūdos, Ilze? Nē, jā, tu nekļūdies. Mēs tiešām jūtamies kā trīs māsiņas, vai ne? Kā tas ikdienā izpaužās, Kristīna? Kā tas notiek? Ļoti dabiski tas notiek. Reāli. Reāli, ļoti reāli. Mēs atbalstam vienu otru tajā, ko mēs darām. Mums ar Ilzi ir darbnīcas vienā mājā, un mēs ejam vienu pie otras, iedzert kafiju, parunāt par glezniecību. Kopā izvēlamies kleitas, kurpes un dzīvojam. Un priecājamies vienu par otru, par to, ko mēs izdarām. Ja mums kaut kas nesanāk, tad iedrošinām. Un tāds komandas sajūta. Jums ir ļoti izteikta košu krāsu izjūta. No kā tas nāk? Man iedzimts. Ilzei iedzimts. Jā, mēs esam, es domāju, vienmēr jautā to tā, kur tas, kā tas, bet no sākuma jau es par to nedomāju, bet tā kā tie jautājumi ir tik atkārtojās un atkārtojās, tad jāsāk pašam ar par to domāt. Un, mums ir tāda vienkārši atslēgu šo krāsu, mūsu krāsu sajūtu, jo ir tā, kad manas vecmāmiņas no tēva puses ir lielas rokdarbnieces bijušas. Un kur ir mana vecvecmāmiņa, Maija Pēc, viņa ir tīri igaunieta. Arī koša krāsa. Tāds luminiscējošs rozā. Jā. Un ka es to kaut kādas 10 gadus tikai atpakaļ uzzināju, tad man tā viegli palika, jo es pati zinu un var citiem izstāstīt, kur tad, varbūt tad tā ir tā atslēga. Un tad viņas Maija Pēc ir šī te, kas tās krāsas, tādas ielika segās, te vēl arī tāda sega bijusi ir. Un viņas meita Ella Pēc, Kārkliņa tagad vēlāk. Šī te sieviete, es pēc šīs fotogrāfijas uzgleznoju darbu Eņģelis Ella. Viņa, viņa atkal tamborēja. Visi ir nodarbojušies ar kaut ko tādu, kas prasa pacietību un priecē. Tūlīt es parādīšu, kā viņa pie tambora. Te ir tūlīt. Un vienreiz man tekstilu māksliniece Rita Blumberga, viņa man pie manām gleznām pienāca vienā izstādē un saka, tu jau esi notamborējusi tās savas gleznas, tu jau kā rokdarbniece. Tad tu atcerējies savu vecmāmu. Jā, un kādus viņa rakstus rakstīja aizkaros, galdautos, un viņi ļoti kilometriem viņi norakstīja vecā māma Ella. Jā, bet tā jau arī tāda sapņu upe, kura kaut kad ir sākusies vēl pirms jums, vai tas tā nav? Vismaz tā izskatās, ka tā būtībā arī tas ir.
Nu, tā tas arī ir, jā. Un tad pēc Elles nāk mans tēvs ar ļoti košu arī krāsu paleti, ja? Harijs Kārkliņš. Tā ir grāmata, kuru Ilze ir uzrakstījis par savu tēvu. Nu, es personīgi neuzrakstīju to, rakstīja Anita Vanaga, māksliniece, bet es biju tā idejas autore, kad tēvam palika 85 gadu, un viņš jau bija aizgājis mūžībā, tad mēs viņam sagatavojam tādu, jāsaka, dāvanu ģimenei un arī viņam, ja, tādu pateicībā. Varbūt par Sapņu upi. Sapņu upe ir tapusi Parīzē, Barcelonā vai Rīgā. Kur? Viņa ir tapusi Rīgā. Bet tā darba kolekcija viņa tapusi 10 gadu laikā. Jā, bet, teiksim, tie ir iespējas, kurus tu atbraucot Rīgā, tā redzi, vai tas ir tā, ka, teiksim... Nē, ir daļa no darbiem ir tapuši ārpusē, bet daļa ir turpināta šeit un gleznoti. Tas nav bijis tikai gan Barcelonā gleznots vai Parīzē, tas ir tā, kā ir sakratis tas laiks. Vai tu vari teikt, ka tur ir arī šī Francijas un Spānijas dzīves izjūta, krāsu izjūta, vai tomēr vairāk ir tavs redzējums? Tas ir noteikti mans redzējums, jo tas jau viss nāk caur mani. Tā nav tāda Francijas vai Spānijas krāsu izjūta. Tur patiesībā studējot Spānijā, es neredzēju tādu krāsu izjūtu kā sev savos studiju biedros. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tāds caur manu prizmu izlaista gan Barcelona, gan Parīze, gan tas pats Balī, gan arī Latvija. Tas, kā es sajūtu pasauli. Un Ilze jau arī būtībā gleznas ir, man ir tāda sajūta, ka tā ir tava pasaules izjūta, jo tas ir kaut kas cits, jo kā tu stāsti par pasauli. Kas ir tas, ko tu glezno? Nu, redz, es jau gleznoju diezgan ilgi. To nu mēs zinām. Jā. Un es tev tādā vienā vārdā nevaru pateikt. Bet padomā par tie. Nu, patreiz ir tā, kad es gatavojos izstādē nākot, tas ir 2016. Gada beigās, man būs galerijā Daugava izstāde ar gleznu ciklu par latviešu... Nē, tur bija vārds izkrita. Labi, bet par ko tur būs? To ir pateikšu. Latviešu mitoloģiskās teikas būs. Un it kā sarežģīti, bet arī nav. Jo es jau tā kā, gadus 10 tādā virzienā eju. Tas tev interesē? Jā, es sāku tos latviešu rakstus un vairāk pētīt, ja? Bet redzi, tie latviešu raksti jau ir šeit bijuši. Ja? Patiesībā man vienkārši bija tāds izlaidums, ja, pārāvums. Piedzīmu jau es taisa latviešu rakstos vai igauņu rakstos. Ja? Un tas tādā pasaules izzināšanā, tādā, var teikt, skološanās gan vienā mākslas skolā, tas ir Rozentāls skolā, kur par to nerunāja, akadēmijā studējot par to nerunāja, ja? Mācīja tikai krāsu izjūtu, kompozīciju un vēl visādas lietas, ja? Bet tādu speciāli tādu latviešu rakstu, gan saturu, gan viss, kas saistīts ar Latviju tādu latvisko identitāti, es iekritu varbūt tādā laikā, ja, dzīvoju, kad par to nerunāju. Ja? Tu izjūti sevī šo? Laikam jau ir tā, ka to man vecvecāki ielika, es saku godīgi, vecvecāki to ielika, noteikti, ja? Un es esmu ar to izmācījusies gleznot koši, ja? Akadēmijā un Rozentājos, ja? Un tagad es varu pati, ja? Ko gribu, ja? Māku profesionāli gleznot, un tagad es saturu lieku savu, ko es tagad par ko domāju, ja? Tā. Kristīna, kā tev ir? Vai tev ir tas pats? Katram cilvēkam ir savādāk arī gleznotāji. Katram ir sava sajūta par to, ko viņš dara. Vai tev ir tā sajūta, ka tu ar šiem latviešu rakstiem esi tā saistīts, ja tev ir savādāk? Es domāju, kaut kādā mērā noteikti jā, bet pamatā tā ir daba, kas mani iedvesmo. Latviešu raksti arī ir par
visām norisēm, kas ir dabā. Līdz ar to, es varbūt uz to paskatos nedaudz savādāk. Tas ir tieši patiesībā tas pats. Vai jūs kaut kad strīdaties? Par ko? Par sīkumiem, protams. Piemēram, kas neizmazgāja trauks vai kas, par ko? Ka neuzkrāsoja īsto lūpu krāsu. Jā, kaut kā tā, jā. Tas nozīmē, kurš tad viena pārmet otrai, ka nepareizi uzkrāsas. Jā, tā ir kontrola. Vienu otrai par labu tas nāk, jā, un arī visai Rīgai, visai sabiedrībai. Mēs par to sabiedrību tā, jāsaka tā, cenšamies tā, lai visiem labi un skaisti. Bet man te ir tāds, es atnesu pie Kristīnas tādu senu, ja, darbu. Kāpēc es viņu atnesu? Tāpēc, kad tas bija 79. gads, pagājušā gadsimta. Jā, pagājušā gadsimta. Un es esmu, un tās ir tās telpas proporcijas attiecībā pret šo mazo meitenīti tālu. Ja? Tur mums tik maz neizskatās. Jā, bišķi, tā zemi griezti vienkārši. Šī ir telpa bērnu dārs, Iļģu ciemā kaut kur. Jā. Tā. Un tas ir mans diplomdarbs. Diplomdarbu man vadīja profesors Induls Zariņš. Jā. Es pie viņa 3 gadus mācījos monumentālo glezniecību. Un mums bija uzdevums, parasti tanī laikā bija tāds sociāli nozīmīgas tēmas. Šodien jau arbūtībā viņas eksistē, tas jau nav. Bet toreiz tā bija ļoti stingri, ja? Jā, tur bija fabrikas kaut kādi strādnieki, tur bija kolhoza kaut kādi tur laukus novāca un sociālistiskā darba varoņi. Jā. Tur es vēl paspēju tanī gaisotnē pabūt. Bet klausies, kāpēc tas saku. Un tagad profesors Induls Zariņš, raugoties uz manu krāsu izjūtu, viņš saka tā, tev vajadzētu kādu pasaku tēmu izvēlēties. Tas fabriks tad nedara. Tā kā nē, ja, būs grūti, ja viņam ar to tikt un tad viņš man iesaka to pasaku tēmu. Es, jā, ļoti labi, man jau bija pirmā meita, 4 gadi jau gandrīz jau. Un tas viss man tur tā viss kopā ģimene un bērns blakām un tā. Un tad es sāku domāt, kuru pasaku ņemt. Kā es ņemu kādu pasaku, tā man uzreiz kaut kāda ilustrācija. Un es atmetu to pasaku. Jā. Un tad es izdomāju, kad es paņemšu Latvijā esošās mazās puķītes. Jā. Un viņas uzgleznošu, lielas. 100 reizes, 500 reizes lielāks. Ja? Un te nav neviena tulpe, neviena neļķe, neviena kastur. Ja? Te ir papardes, te ir tāds. Un man bija ļoti skaista praksa pēdējā zaļā Subatē. Un tur tā fauna, flora. Te arī fauna ir vispār. Ja? Jā, te ir vārde un pupuķis un vēl tur. Jā. Bet rekur tās lielās puķis, Kristīna, to jau es arī gribu stāstīt, ja? Atkal liels puķis? Nē, un tagad tā. Tu nepabeidzi? Jā, es nepabeidzu. Es tagad uztaisu to diplomu darbu. Man ļoti, jāsaka, atzinīgi novērtēja. Toreiz profesors Edgars Ilkners bija rektors, un viņš ieteica man uzreiz uzņemt Mākslinieku savienībā ar šo diplomu darbu. Viņš bija ļoti liels, viņš bija 2,60 augstumā un 5,20 platumā. Tāds ļoti ievērojams. Un tas bija mets, es tev izstāstīšu izgalām, mets gobelēnam, tas saucās. Tā ir viena no monumentālās glezniecības tiem veidiem gobelēns. Ko es gribēju ar to visu teikt? Ar to, kad pēc tam es kaut kā no tā atgāju. Ja? Kaut kāds man tur tās kompozīcijas savādāk gāja. Ja? Un šito es tā kā pieliku kaut kad.
bet tas kaut kad man nesanāca. Bet redz, Kristīnai sanāca. Un tagad es esmu laimīga, jā. Kristīnai sanāca. Tas ir pilnīgi neapzināti. Un pēkšņi, jā, ka viņai rodās tās jau gadiem, jau ilgi, jā. Es viņai saku, bet tu taču tagad, tu turpini. Jā. Vai krāsām ir kāda nozīme? Tas nozīmē, vai jums gleznojot, ir tāda sajūta, ka jūs krāsu izmantojat kā krāsu, ja tur ir vēl kaut kāda dziļāka nozīme tai krāsai? Katrai krāsai ir simboliska nozīme, bet gleznojot... Tas ir zemapziņā, ja tu... Tas ir zemapziņā, jā, tā, pagaidām es personīgi vēl to tā nē. Jo tas ir tā vienkārši glezno, un tad tās krāsas nāk pašas iekšā no paletes, ja, un viņas saliekās, un viņas sāk pašas to savstarpējo attiecību kārtošanu, un veidojās no tām savstarpējām krāsas attiecībām veidojās tā informācija, tā pozitīvā informācija, kas nāk, es domāju, no tām mūsu gleznām. Labi, no jūsu gleznām es saprotu, jā, bet nav jau vienmēr māksla tā, kur nāk, teiksim, tāda pozitīvas emocijas. Tas jau, nav jau raksturīgākais mākslā, ka tas nes kaut ko tādu pozitīvu, jā. Bet kas vispār ir māksla? Ilze varbūt jau pastāstīja, Kristīna, kas tev ir māksla, kas tas ir? Man pašai? Jā. Tas ir mana dzīve. Viss tev dzīve? Tas ir mana dzīve. Tas nozīmē arī tas, kā tu kaut ko uztver, kā tu kaut ko domā. Es domāju patiesībā visu laiku par glezniecību. Jo mākslinieka darbs Ilze man tieši vakarā stāstīja, kas to bija teicis. Fricis Bārda. Fricis Bārda, ka mākslinieka profesija ir ļoti smaga, jo brīvdiena nav. Nav ne svētku diena. Tu visu laiku esi tajā iekšā, un tā arī ir. Bet tur ir tas skaistums. Un, teiksim, šīs tāda sapņu upe to pierādīja, ka bija vērts pēdējos 10 gadus gleznot gandrīz katru dienu. Un no 3,5 gadu vecuma dzīmēt neatlaidīgi. Jā, man ir līdz grāmatiņa arī. Kas tā kaut parāda? Tev ir otrā grāmatiņa? Nē, tā ir pirmā grāmatiņa. Tā jau, jā, bet pēc tā, ko mēs tagad... Jā, tā ir otra. Jā. Tā ir sadarbība ar te 3 mākslinieki. Andris Zauers, Bērnu dzejoļi, jā. Tā bija tāda piemiņas grāmatiņa no kolēģiem. Viņš bija aizgājis mūžībā, un viņi bija sarosījuši tādu grāmatiņu. Tādu viņa dzejoļu izlasi. Un man piedāvāja ilustrēt. Un tajā laikā Kristīne no rīta līdz vakaram to vien darīja, kā zīmēja uz balta ar melnu. To viņa darīja cik? 7 gadi man bija. Tev bija 7 gadi? Tad tas nozīmē, ka grāmatiņa jau tagad ir tāda, tad, kad tev bija 7 gadi, tad viņa tika ilustrēta, ja? Un es izdomāju tādu variantu. Pirms man tas uzdevums tika dots, es ļoti daudz domāju, es biju Parīzē, pētīju bērnu grāmatas, un tad es izdomāju, mani būs tādi košie, tādi raksti, ja, tādi ornamenti, kā ležēji tur, teiksim, vai vēl. Un Kristīna Luīze, tad viņa vēl nebija Luīze, viņa zīmēja. Kopš kuru laiku tu esi Luīze izstāsti? Kopš 15 gadu vecuma. Kā tas notika? Māma to izdomāja, vai tu pati izdomāji, kas ir Luīze? Patiesībā no manis vairāk tas nāca. Man sāka tā trauce. Jā, paldies. Mums bija 2 vārdi, Kristīna un Luīze, ko mēs gribējām toreiz dot, bet iedevu vienu to Kristīnu. Un pirmā meita ir Katrīna. Tad, lai nejūk, vai? Jā, mākslinieces jau abas jau bija, un sāka jukt, un tad ielikt to Luīzi klāt. Lūk, tad viņa vēl bija Kristīna, un tad Kristīna zīmēja katru dienu pa vienam zīmējumam. 3 bija? Tas jau ir dikti daudz. Un tā vispār ļoti skaistā grāmata sanāca, jo es sapratu, ka viņa, tik daudz zīmē, un kā parasti ir. Bērni zīmējumi paliek kaut kur čupā un tā, ja? Bet tagad viņi ir... vienmēr ir ļoti mīļi visiem vecākiem, ļoti ilgi saglabāti. Tā tas ir. Mūžīgi. Mūžīgi, bet viņi stāv kaut kur sakrauti, ja? Bet tagad šeit, ja, mūsu gadījumā,
viņi ir skaisti salikti vienā. Atgriezīsimies pie gleznīcības. Jā. Un varbūt par krāsām, mēs mazliet parunājam par krāsām, bet par motīviem. Kā rodas motīvs? Kā rodas tas, ko mēs redzam? Tur jau vienmēr ir kāds sižets. Teiksim, lai mēs skatītos apkārt šeit, Ilzīt, tevās gleznās. Kā tas rodās, tas stāsts, no kurienes viņš atnāk? Nu, redz, šīs gleznas ir, tās ir tām teikām domātās, ja? Tās jau ir tas cikls. Bet, ja tas nebūtu tā, ja tās būtu tavas gleznas, kuras nav, teiksim, šeit teiku ciklā, jo tu jau tiešām visu mūžu, tu vien dar pie glezna, un kā atnāk pie tevis šie sižets, šie stāsti? Nu, sākums jau ir tā, ka, jauns mākslinieks, viņam ir pedagogi un pašam savs skatījums, ja? Viņam stāstu tur nepiedāvā tie pedagogi. Nu, kā tā nē, sākam 50 gadus gleznoju, tā es pārspīlēju, bet tas bija ļoti grūti, ja 3 gadus ar akvareli glezno Kluso dabu. Nodievu tēmas arī kompozīcijas. Ne, labi, tas ir tad, kad tu mācies. Es runāju... Tas jau tevi pēc tam arī aizved pamazām. Jā, bet es runāju par to, kā, teiksim, katrai gleznai, kā tas process notiek. Vai tas vienu dienu tu pamosies, saka, jā, es tagad zinu, ko es tur stāstīšu, ko es darīšu. Bet es tev gribu... ilgi ar to staigā. Tā. Jā, Tas jau ir saistīts. Tas jau pakāpeniski nāk. Sāc tas, kas tev ir ielikts, un tev sāk interesi, piemēram, par Kluso dabu. Jā. Un tad tu izvēlies, ko tu vēlies tajā klusā dabā. Sākumā, man personīgi, tev jau ir savādāk. Sākumā man patika ļoti, franču gleznotājs Henri Matisse. Es visas gleznoju tādas vāzes, visas krāsu salikumus kā Henri Matissam, ja? Tas diezgan ilgi gāja. Es pat ņēmu tās viņa reprodukciju albums uz praksi, līdz zaļo praksi, ja man bija, es tur tā, un kamēr pašam, varbūt citiem savādāk, tas tev noteikti ir savādāk, bet man bija ļoti ilgi tāds skolotājs grāmatā līdz, ne tikai tie, kas man aiz muguras dzīvie skolotāji, bet man tādi grāmatās skolotāji. Kurš pati izvēlēsies? Jā, kurš es pati esmu, jā. Kurš pati vēlēsies skolotājs. Un kā tev tas ir, Kristīna? Man kaut kā tas viss. Laikam no tā, kad es salīdzinoši vēl sāku akadēmiski mācīties zīmēt, man vajadzēja atrast savu veidu, kā izteikties, kā zīmēt, gleznot. Un līdz ar to es ļoti ātri varētu teikt tā, man paveicās, kad es sapratu, kā es gribu gleznot. Un tieši tas, kad tu tehniski kaut ko sāc saprast, kā to izteikt, tas ļoti daudz ko palīdz tā kā izdarīt un tā kā lai to pasaka. Man nav tādas autoritātes nekad bijušas. Jā, es domāju par to, teiksim... Jā, bet tur ir, es saku, tas pats, kā jau Vils teica, ka tas viss kaut kad sākās, tu nevari izraut no kontekstu un stāstīt tikai, kā ir tapusi viena glezna, jo? Nē, bet ir tāds process, kā tā glezna top. Vai viņa top tev galvā, vai viņa top tajā brīdī, kad tu... Viņa top galvā vispirms, lai tu uzzīmētu kaut ko zaudēt, tev ir jābūt kaut kādai skaidrai domai. Tas nav tā, ka tu no rīta... Tāpēc es jautāju. Jā, tu no rīta nepiecelies, neizder glāžu šampaniešu, un tad ievalies darbnīcās un te ir audakts ko tu varētu uzzīmēt? Tas nenotiek. Nē, es neprasu, kā nenotiek, es prasu, kā notiek. Jautā, kā notiek? Jā, tas notiek pie skaidras apziņas un ļoti tā mērķtiecīgi. Jā, bet tu nestāsti man tā. Bet to nevar izstāstīt par vienu darbu, jo man, pieņemsim, arī šīs rozes, pirms šīm rozēm bija cits darbs, ko es gleznoju, man tās rozes tā vienkārši neienāca prātā. Es gribu rozes gleznot. Man bija cita darba sērija pirms tam, un vienā mirklī es domāju, varētu uzgleznot rozes, domāt par kaut kādu maigumu. Tad pienāca laiks, kad es varēju to laika ziņā atļauties izdarīt, tad es pievērsos tām rozēm. Tas tāds piemērs. Jā, vismaz kaut kā drusku saprotamāk tas gājiens. Jā, Sapņu upe bija brīnišķīgs piedzīvojums. Es nezinu, gandrīz vairāk kā 5000 skatītājiem, cik es saprotu.
un vēl daudz neredzēja šo izstādi, un par viņiem, par to runā, visur ir fotogrāfijas, un cilvēki, tas laikam pirmo reizi, bet cilvēki tik ļoti interesējas par to, kas notiek mākslā, ja. Un tāpēc man ir interesē, kas notiks tālāk ar tevi? Ļoti daudz, kas skaists. Ko tu plāno tālāk? Ja? Kādi ir tā plāni? Vienīgais, ko es visu dzīvi, teiksim, to profesionālo, es plānoju, ir gleznot. Un tā glezniecība man ir savedusi kopā ar cilvēkiem, kas man ir palīdzējuši izdarīt lielus skaistus darbumus. Man nav tādu, man vienīgais plāns ir turpināt gleznot un noteikti sapņu upi kaut kur brauks uz Eiropu. Jā, es domāju, ka kāpēc nē, bet tu nākošo izstādi vēl neplāno, vai ne? Tu tagad tā vairāk krāj spēkus. Es nekrāju spēkus. Es vienkārši gleznoju jau tagad. Jā, bet tu nedomā par to, kāda būs nākošā izstāde. Tu glezno sev. Es jau zinu, kāds būs nākamās 3 izstādes. Redzi, par to tu izstāst. Tikai, tas viss jāuzgleznoja. Jā. Darīšanas vaina. Kas tas būs? Man ir sakrājis ļoti daudz, kas nav gleznots. Tās idejas, kas nav realizētas, ir krietni vairāk par to, kas ir tapis. Nu jā, un kas tas tagad? Tur būs kaut kas no mana otrā brauciena uz Baliju. Man patīk atgriezties vietās un ceļojumā ļoti. Noteikti tur būs Holanda, kur mēs bijām ar ģimeni šajā gadā. Jā. Apskatīties puķis kā aug, visas plantācijas, tulpju. Tas man ļoti patika. Būs arī atkal Parīzi, jo mēs ik pa laikam tur iebraucam. Es atceros, kā jūs brauksiet kopā atkal, ja tu tagad brauks vienu pati ar savu vīru? Kāds tas būs? Mēs brauksim visi kopā. Visi? Jūs tagad visur brauksiet visi, ne? Visi lielā ģimene? Tā mums tāda tik jau liela nav. Tie, kas var, Katrīna nevar, bet tie, kas Rīgā vienā mājā dzīvo, tie var ātri sarunāt. Kur paliek sunīts? Suns, ja mēs braucam ar mašīnu, viņš brauc līdzi, bet šitas ir mums jauns suns. Tas vecais suns, tas brauc līdzi gan uz Barcelonu, gan uz Parīzi. Viņš ir vispār kādā gleznā? Iepriekšējais ir. Viņš bija tomēr. Un par iepriekšējais arī palika gleznā sapņu upi, kas bija centrālais darbs. Jo tad es aizgāju un es to gleznu uzgleznoju, domāt par to, ka kaut kam aizejot, kaut kas skaists atnāk vietā, un tā arī mums tagad ir rūpa. Paldies! Es domāju, ka mēs varētu runāt vēl ilgi, bet kaut kad visam skaistiem pienāk gals, lai sāktu tos atkal no jauna. Mēs bijām darbnīcā pie Kristīnas Luīzes Savotiņas un pie Ilzas Savotiņas.